Pēdējā laikā daudzi cilvēki it kā pamostas, iziet no ilgstoša miega, un viņiem, ja konkrētāk, tad mums, parādās arvien jauni jautājumi. Kas es esmu? Priekš kam esmu atnācis šajā pasaulē? Pats galvenais, ka atbildes uz visiem jautājumiem ir tepat mūsos. Mēs esam vissvētākās informācijas avots. Mūsu piedzimšanas brīdī mēs saņēmām sava veida kodu, ciparu salikumu, kurš ir piefiksējis mūsu atnākšanu šajā pasaulē. No šī brīža sākas mūsu dzīves atskaita šajā nereālajā, materiālajā un savādajā pasaulē. Mēs esam tie, kas mēs esam, bet kāpēc mēs ar kādiem esam atvērti, jauki, laipni un uzticīgi, bet ar kādiem esam drūmi, noslēgti, nevēlamies veidot kontaktu un distancējamies no otra cilvēka. Kāpēc kādam izdodas ātri sasniegt izaugsmi, bet kāds var gadiem strādāt un neko nesasniegt? Nav izaugsmes nekādā sfērā. Kāpēc kādam ir mīloša, gādīga ģimene, bet citi ir bāriņi, vai arī vecāki ir īsti tirāni, neveiksmīgi? Negodīgi nodomāsiet jūs. Tā ir jūsu dvēseles izvēle. Būtu pareizāk atbildi. Katrs no mums, pirms atnāk uz šo pasauli, tikās ar mūsu radītāju un pats izvēlējās, priekš kā piedzimt uz šīs zemes. Kāpēc tieši šos vecākus izvēlēties? Kādus savas dzimtes uzdevumus paņemt priekš atstrādāšanas, un pats galvenais, kādus resursus un instrumentus paņems sev līdzi, lai izpildītu iecerēto misiju. Kā arī kādas iemaņas dvēsele vēlas apgūt šajā iemiesošanās reizē un iziet personīgo apmācību. Visu iepriekš minēto un pat vairāk mēs varam uzzināt no mūsu dzimšanas datiem. 8 cipari mūsu dvēseles kods. Vienreiz atkodējot savu dzīves kodu, jūsu dzīve vairs nebūs kā iepriekš. Šajā laikā ir pieejamas daudzas iespējas, lai izzinātu savu personību. Taro, numeroloģija, hiromantija, rūnas, astroloģija.